precīzi apstājas pretī konusam, bet cik suns strauji apstājas pēc komandas izskanēšanas. Šis konus ir tikai orientērs saimniekam, kurā brīdī ir jādod šī komanda. Pēc tam savukārt suni drīkst piesaukt tikai pēc stjuarta atļaujas. Un sunim pēc iespējas ir šie abi posmi, gan līdz apstājai, gan pēc tam jāveic vienmērīgā tempā. Tas tiks vērtēts noteikti. Un, kā jau paklausības sportā, kurš ir ļoti demokrātisks sporta veids, tiesnesim ir jāņem vērā suņa konstrukcija, suņa konstitūcijas, šķirnes īpatnības. Tas ir jāņem vērā gan ātrumu vērtējot, gan reakcijas ātrumu. Nevar prasīt no milzīga masīva molosa tādu pašu ātrumu kā no border collie. Tāpēc tiesneša uzdevums ir novērtēt katra suņa dotības. Kā nākamie startēs Anna Vinogrādava un baltais šveices aitu suns Mira. Arī darba šķirne, bet tas nav šī sporta veida rādītājs. No rīta mēs redzējām, startēja ļoti dažādi suņi. Šajā sporta veidā var startēt gan šķirnes suņi, gan arī bez šķirnes suņi. Galvenā ir vēlme strādāt ar savu suni. Var strādāt arī pavisam maza izmēra sunīši. Ir jāpiemeklē konkrēta metodika katram sunim atkarībā no temperamenta un katram cilvēkam atkarībā no viņa temperamenta. Un tad šī sadarbība sagādās prieku kā vieniem, tā otriem. Arī Mirai būs jānes labais aports. Tas tiek nolikts pirmais. Trešajā klasē pievienojas arī vidējais aports, kurš nekad nav jānes, kurš ir vienkārši, lai sunim mazliet vēl pajauktu galvu, bet šeit ir šie divi iespējamie aporti, no kuriem viens būs jānes. Un blakus iešana, šeit tiek vērtēta arī blakus iešana, gan pagrieziens, gan apstāja. Ļoti daudz dažādu sīku elementu. Par papildus komandām, protams, tiek noņemtas atzīmes, bet labāk ir dot papildus komandu nekā ļaut sunītim aizskriet pēc nepareizā aporta, ja viņš ir kļūdījies. Un, ja kaut kas nav sanācis līdz galam labi, ir ļoti svarīgi neizrādīt kaut kādu neapmierinātību sunim, jo suni ir jāmotivē strādāt arī tālāk, ir tas momentāli jāaizmirst un jāstrādā ar prieku tālāk, lai suns ar prieku sadarbotos ar savu saimnieku, jo mūsu galvenais uzdevums jau ir sagādāt šo prieku sev un sunim par kopēju darbu. Izvēle 6 vienādi kociņi, viens tiek kārtīgi sabarzēts, lai uz tā paliek saimnieka smarža. Un ringa darbinieks, nepieskaroties šim kociņam, izliek šos 6 kociņus rindā. Uz aci, protams, nevar pateikt, kurš ir tas īstais kociņš, tādēļ sunim ir deguns. Un saimnieks neskatās, kā šie kociņi izlikti, lai nezinātu, kurš no kociņiem ir pareizais. Šī attālums ir 10 metri. Šajā klasē visi pārējie kociņi tiek izlikti arī ar pinceti. Pēc tam 3. klasē pārējos kociņus ringa darbinieks izliek ar roku. Un, ja suns meklē, viņam tiek dota apmēram pusminūte, lai sameklētu īsto kociņu. Un Mira ir atnesusi īsto kociņu. Un sporta pāris var doties pie nākamā vingrinājuma. Tā būs blakus iešanas schēma. Viens no grūtākajiem vingrinājumiem jebkurā klasē, jo tās ir 2, 3 vai pat 4 minūtes, kurās nepārtraukti ir jākoncentrējās. Komandas tiek dotas tikai uzsākot kustību un mainot kustības virzienu. Un sunim un saimniekam ir jābūt pietiekoši labā kontaktā, lai suns nepazaudētos, lai suns neaizietu kaut kur citur, lai justu tempu, lai justu pagriezienus.
Tāpēc pie šī elementa sāk strādāt jau no paša sākuma, kad mazu kucēnu aizved uz laukumu. Tad pa solītim, pa diviem ar kārumu pie deguna, slavējot par katru pareizi izdarītu kustību. Pamazām šīs schēmas izaug ar vien lielākas. Ja jūs paliksiet arī vēlāk un redzēsiet nacionālās klases dalībniekus, kas ir pirmais paklausības sporta līmenis, jūs redzēsiet, ka šajā klasē schēma būs krietni mazāka, īsāka, bez lēna tempa un bez pagriezieniem ātrā tempā, jo suņi vēl nav tik tālu tikuši, lai spētu tik ilgi nokoncentrēties un tik dažādā veidā sekot savam saimniekam. Jebkuru suni svarīgi ir nepārslogot, lai viņš nezaudētu motivāciju, jebkuru suni ir svarīgi slavēt, prasīt, saprast, cik no viņa ir jāprasa. Tādēļ ir svarīgi to darīt vairākiem cilvēkiem kopā ar instruktoru, ar skatu no malas, lai varētu novērtēt, kurā brīdī suns ir atkal jāpaslavē, kurā brīdī viņam ir jāpaceļ šī motivācija, lai nav tā, ka sunim jau viss ir apnicis, bet no viņa vēl prasa un prasa un prasa. Tādā rezultātā var panākt iegūt suni, kurš vairs negrib neko. Paklausības sportā pārsvarā tiek izmantot pozitīvās apmācības metoda, kad suns tiek slavēts par to, kas viņam sanāk, nevis bārds par to, kas viņam nesanāk. Ja kaut kas nesanāk, tad tiek meklēts risinājums un tiek meklēts jautājums, kāpēc nesanāk. Visbiežāk suns nesaprot, ko no viņa grib. Tā ir lielākā mūsu kļūda. - 25 metri kvadrāts, sunim ir jāieskrien kvadrātā un tur jāapguļas. Suņa visam ķermenim ir jābūt kvadrātā, vienalga, kurā stūrī pāri malai drīkst būt tikai asta. Un saimnieks tuvojas, bet nepienāk pie suņa, sunim ir jāturpina gaidīt. Un suns tiek piesaukts, viņam ir jāpiekārtojas šajā saimnieka gājienā, jāpiekārtojas blakus un jāpabeidz vingrinājums kopā ar to. Arī ļoti sarežģīts vingrinājums, jo tiek vērtēti ļoti daudz dažādas sīkumi. Gan izsūtīšana, gan sagaidīšana, gan apgulšanās, cik taisni suns guļ, vai suns pieskrien, vai suns pieskārtojas precīzi blakus. Katrs šis mazais sīkumiņš sastāda kopējo vingrinājuma atzīmi. Un komplekss, 6 dažādas pozīcijas. Un šīs pozīcijas var veikt gan neizkustinot priekškājas, gan neizkustinot pakaļkājas, kā sunim ir ērtāk. Galvenais noteikums ir, ka sunim ir jāpaliek tajā vietā, kur viņš ir noguldīts. Pēc pēdējās noguldīšanas komandas viņam vajadzētu būt turpat. Attālums 10 metri. Kā jūs redzat, suns visu laiku kustina asti. Tas nozīmē to, ka viņam šis sports patīk. Tas ir prieks gan saimniekam, gan sunim. Tā nav suņa mocīšana, kā ir ļoti bieži dzirdēts uzskats, ka sports ārprāts, kāpēc jūs mocat suņus. Nē, tieši otrādi. Suņi ir sajūsmā, ka viņi drīkst sadarboties ar savu saimnieku. Tas ir katra suņa lielākais sapnis sadarboties ar savu saimnieku. Un daudz nelaimīgāk ir tie suņi, kuri sēž mājās un nedara neko. Aparts pāri barjerai. Var sviest gan koka, gan metāla aportu. Tas ir kāds aports, kuram sunim patīk labāk. Un suņa uzdevums ir pārlekt šī barjerai abos virzienos, kā arī Mira lieliski saprata, ka viņai tas ir jāizdara. Šķīvi aizmetot aportu, protams, šis jautājums ir mazliet sarežģītāks. Un vēl viens ar blakus iešanu saistīts elements. Apstājas kustībā, sunim ir jāieņem pozīcijas,
saimniekam nepārtraucot kustību uz vietu. Ir ļoti uzmanīgi jāklausās, jo žests nav atļauts, drīkst dot tikai balss komandu. Jebkurš papildus žests, kas palīdzēs sunim šo pozīciju ieņemt, tiek sodīts. Kā jau teicu, šis ir pāru sports izteikti un ļoti lielu daļu atzīmes pelna saimnieks, nevis suns. Un grūtākais elements tas, ka sunim ir jāsagaida arī tas, lai saimnieks var aiziet aiz muguras. Iepriekšējā klasē šis vingrinājums vēl nav tik sarežģīts, tur šīs pozīcijas ir tikai pa vienai un arī aiz muguras sunim neviens neiet. Ir jāatrod intonācija, kurā šīs komandas dot. Suņi ir ļoti konservatīvas būtnes, un viņiem visvieglāk ir tad, ja šī intonācija katru reizi ir viena un tā pati. Jo mēs līdzīgākā intonācijā spēsim komandu iedot, jo sunim būs labāk saprotams, kas šī ir par komandu. Un, protams, komandām ir jāskan priecīgi un jautri. Ja saimnieks pārāk skarbi dos šīs komandas, tiesnesis var brīdināt vai pat parādīt zeltaino kartīti un pavisam sliktā gadījumā var iegūt arī sarkano kartīti, kā jau īstā sportā, un saņemt diskvalifikāciju. 30 metri. Sunim ir jāsagaida, kad viņu sauks, un apmēram pie baltā konusa tiek dota komanda apstāties, un pēc tam jānoskrien tādā pašā tempā arī otrais posms. Protams, ātrums tiek vērtēts arī izejot no seguma. Šeit jūs redzat, segums ir krietni slidens. Ja sacensības notiek ārā, tad, protams, suņiem ir daudz vieglāk nogramzēt. Bet katram sunim arī pamazām ir jāsaprot, kāds ir segums, un jo gudrāks un pieredzējušāks suns, jo viņš ātrāk piemērojas, adaptējas konkrētajam segumam un varbūt konkrētajās sacensībās neskrien ātri, lai varētu strauji nogramzēt.